mūsu grupā tātad skatījās atalgojumu dažās tos parametrus. Šeit nav gluži tops, ja es jums būtu izstāstīšu. Tātad, no galvenajiem mēs izvēlamies caurskatāmies skaidru principu. Tur bija tāds idejas, ka ir pilnīgi skaidrs, kā atalgojums veidojums. Kā pamats. Pēc tam ļoti svarīga lieta bija, kad bija minēts, ka bonus par padarību. Nozīmē to, ka atalgojumu ietekmē tas, cik intensīvi, cik radoši, vai, teiksim, cik labu rezultātu dod, ja, un atbilstoši tam darbinieks, talantīgais, vispār centīgs, viņš tiek atalgots. Vēl bija tādas idejas, teiksim, vajadzprieka atbalstīšanas. Tas nozīmē to, ka darbinieks, teiksim, viņam tiek veltīta individuāla pieeja tieši tam talantīgajam, teiksim, ir izrādīta interesi par to, ko viņš dara arī ārpus darba, un tas tiek atbalstīts. Tad, ja viņš ir talantīgs un apstrādās. Tas sasaistās kopā arī ar šo, kas ir menu tipu bonusu izvēle. Tas nozīmē to, ka, pieņemsim, ja darbinieks grib, lai viņam atbalsta tieši veselības apdrošināšanu uzņēmums, viņam tas tiek dots. Tad viņš nevar izvēlēties kādu citu, ja? Bet viņam netiek uzspiests. Ja viņš negrib, tad viņš var ņemt, teiksim, kādu citu uzņēmumu. Jo pieņemam, ka uzņēmums visus apmaksāt viņam nevarēs. Ja braucienos pasaules čempionātu futbolā, veselības apdrošināšanu. Tā, kuru vēl man bija jāpieņem? Pa partneri, ja, tas, teiksim, nekāds uzņēmums to varēs atļauties, ja, bet tātad ideja, ka ļoti talantīgs darbinieks, viņam tiek iespēja, kā lai saka, ieiet akcijās uzņēmumu. Būtībā kļūt par īpašnieku, ja tas ir iespējams. Tad, kur vēl pieminam? Bija nemateriālajā arī, tas nozīmē, ka to ne tikai maksājam algu, bet īpaši, teiksim, tie darbinieki, kur dara, teiksim, vairāk vai centīgāk vai radošāk, viņiem tiek arī kaut kāds morāls gandarības. Goda raksti vai kas, es domāju, varbūt tas ir tā kā padomu laikos, varbūt izdomāt kaut ko citu, bet tā nav nauda, bet viņš saņem morālu gandarību, par to viņš labāk. Plusā tad tur bija bezprocentu aizdevums, tas būtu tā kā, ka darbinieks neiet uz banku uzņēmums, viņam uztic kaut kāds naudas līdzekļus, par kuriem no jāmaksā procenti. Šodienas apstākļos kā tāds ļoti laba alternatīva, ja, protams, ka uzņēmums to var atļauties. Bet, teiksim, tieši talantīgiem darbiniekiem. Tad uzkrājušie fondi, ja, kas īstenībā tagad jau ir tāds pasākums pieejams, kad vai tas ir tā kā uzkrājuša apdrošināšana vai pensija 3. līmenis, kad uzņēmums maksā par darbinieku naudu, kur viņš nesaņem uzreiz, bet viņa uzkrājās. Ja, un nostrādāt zināmu laiku, viņš viņu var saņemt. Ja viņš aiziet prom, tad viņam zūd. Tā, kas mums vēl?